Voriums ceļojuma kompānija, kura piedāvā tev ceļot vairāk, ceļot labāk, ceļot lētāk, izdevīgāk uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi vēl labāku. Tad mazliet par kompāniju. Tātad kompānijas dibinātājs, kā arī vadītājs ir Deivids Hārts. Uzņēmuma specializācija ir uz klientu piesaisti. Jo kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam tie, kas palīdz cilvēkiem saprast un parādīt šo iespēju, kā izdevīgāk ceļot, kā arī ienekomēt naudu uz konkrētām rezervācijām. Kompānija ir dibināta 2013. gada martā Amerikā un ir jau otrā dekāde biznesā. Iespējas viņai ir vairāk nekā 60 valstīs, 7 kontinentos un ir vairāku miljonu peļņa pēdējo 2 gadu laikā. Kas nav mazsvarīgi, kompānija ir pastāvīgā izaugsmē, un jau 2024. gadā ir vairāk kā 20,000 jaunu klientu. Kompānijas galvenais birojs ir Kalifornijā, kā arī Spānijā un Kazahstānā. Mazliet par ceļojumu industriju. Tīri pēc statistikas ceļojuma industrija turisms ir $10 triljonu vērts. Un te ir prognozēts, ka līdz 2033. gadam tā sasniegs $15,5 triljonus. Kādam tas var būt sapņu bizness, kur viņš var ceļot, baudīt un par to arī nopelnīt naudu, parādot šīs iespējas arī kādam citam. Tas ir ļoti vienkārši izskaidrojams un aizraujošs, jo tev īstenībā jau nekas daudz nav jādara. Tev ir jāparāda šī prezentācija, šis zooms, jāuzaicina cilvēks ar šo zoomu, jāparāda šī iespēja, un cilvēks pats izdara savu lēmumu, pievienojas šai kompānijai, bauda šīs kompānijas privilēģijas, un tev par to kompāniju pasaka paldies par katru dienu, tev nāk ienākumu, par ko es arī pastāstīšu pēc tam. Tas ir mājās veicams bizness vai arī no jebkuras citas vietas, kur tu atrodies, vai tu vari būt, piemēram, saulītē, pie jūras un veikt šīs uzrunas, veikt šo zoomu, pievienoties zoomam, runāt ar cilvēkiem, stāstīt par šīm iespējām, būt pats šajā ceļojumā un pelnīt naudu paralēli, kas tas ir ļoti forši. Un, protams, tas ir bizness ar lielu potenciālu, jo, kā jau Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tu strādās līdz mūža galam. Jo, kā es arī zinu, ir cilvēki, kur no rīta pieceļās, viņiem, ir jārepojas naudiņa kontā, un viņš vienkārši turpina darīt, kas viņam ir jādara. Tas īstenībā ir tik forši. Tātad Travoriumam ir dažādas platformas, kur viņš piedāvā šos pakalpojumus. Piemēram, ir kūrorti, ir viesnīcas, kruīzi, autonomas, izklaides parki, dažādas ekskursijas, aktivitātes, kā arī izklaides. Tad pastīsimies mazliet par to, kādas ir Travorium priekšrocības. Travoriums darbojās uz ceļojumu abonementiem, jeb membershipiem. Un kā platīns statusā tu saņem kā minimums 2 atpūtas galamērķus gadā. Tāpat tu pelni ceļojumu punktus, tu viņus krāj un izmanto tos jau nākamajās rezervācijās. Tieši tie, kas ir atbild tieši par lojalitātes punktiem, par ko es arī stāstu nākamajā. Rezervē ceļojumus par ceļojuma aģenta cenām un ietaupa līdz pat 60%, kā arī saņem šo 3% naudas atmaksas lojalitātes punktu veidā. Es, piemēram, arī apskatījos, kā tas reāli dzīvē arī notiek. Tad tu paņem norezervē viesnīcu, tu aizbrauc atpūsties, bet kompānija tev, tu tā kā nopelni par šo rezervāciju lojalitātes punktus. Un pēc tam nākamajā tu redzi, ka tev tie lojalitātes punkti krājās. Un pēc tam beigās sanāk to, ka tu braucot ceļojumos, rezervējot viesnīcas, maksājot par īrēm, mašīnas īrēm, izmantojot caur šo Travorium platformām, tu klājot šos lojalitātes punktus. Pēc tam viņus var izmantot. Kā piemēram, var paņemt nevis īrēt mašīnu pa naudu, bet gan par šiem lojalitātes punktiem. Gan arī tā kā pa velti, bet tā arī sanāk, jo tu esi ceļojis pirms tam, tu esi saņēmis šos lojalitātes punktus, un pēc tam tu viņus arī var izmantot. Protams, tā arī ir iespēja veidot biznesu, parādīt cilvēkiem šo iespēju, ienekomēt, nopelnīt, un arī tev kompānija pateiks paldies. Tu vari pelnīt naudu 24/7 no jebkuras vietas pasaulē, vienalga, kur tu atrodies Latvijā, Īrijā, Anglijā, Amerikā, jebkur citur. Un kas nav mazsvarīgi, tie ir pasīvi ienākumi. Tie ir ienākumi, kurus, teiksim tā,
Tas kā drošības spilvens, ka tev viņš ir, tev viņa nāk. Un man šeit pasīvi ienākumi ir ļoti, ļoti svarīgi jebkuram cilvēkam, jo mēs, kā ejam uz parasto darbu, mēs strādājam, un mēs zinām, ka mums mēneša beigās vai nedēļas beigās būs naudiņa, un mēs zināsim, apmēram, cik ir. Bet, piemēram, mēs esam saslimuši, mēs nevaram nopelnīt. Bet pasīvi ienākumi ir tā, ka nāk no tā, vai tu esi slims, vai tu esi vesels, vai tu esi savā ceļojumā, vai tu esi atpūtas braucienā, tev nāk naudiņa par tavu iepriekš padarīto darbu. Tas ir ļoti, ļoti forši. Tad mazliet pastīsimies par katru no šīm platformām. Tad viena no tām platformām ir turismas vieta, kas darbojas līdzīgi kā Bookings. Ja mēs esam droši vien pieraduši pie tāda Booking, kura mēs varam rezervēt viesnīcas, dzīvokļus, arī mašīnu īres, ja es nekļūdos, arī Bookingā varēja dabūt. Un tad, jā, tad turisma vietne, tur tu vari dabūt līdz pat 60% lētāk nekā to piedāvā standarta kaut kādas aģentūras, piemēram, viesnīcām, aktivitātēm, kruīziem, automašīnu īrēm, nomām, kā arī izklaidei. Šeit pastīsimies arī piemērus. Tātad divi pieaugušie uz 9 naktīm Churchill Suites Monte Carlo Miami Beachā. Diviem pieaugušiem izmaksā $2326,90. Tā pati viesnīca, tie paši datumi, tie paši divi cilvēki Expedia izmaksā $4463. Tu jau ietaupi gandrīz $2000. Šeit vēl viens piemērs. Haras Las Vegas Hotel Casino uz vienu nakti diviem cilvēkiem. Bookingā $277, Expedia $293, bet Travorījums $15. Nu, kā jau redzat, arī šeit Travorījums ir izdevīgāks, un kāpēc, lai neietaupītu uz to, uz ko var ietaupīt. Šeit arī United States, divi pieaugušie, 6 naktis, Travorījums piedāvā par 923,92 $, Expedia par 5000. Ja? Tad tu jau ietaupi $3123,64. Plus tev ir šie lojalitātes punkti, šī naudas atmaksa, šie lojalitātes punkti, ko tu pēc tam vari arī izmantot, lai atmaksātu uz savām rezervācijām. Tad nākamā platforma, kur tu vari izmantot savus ceļojuma punktus, jeb travel pointus, par kurus arī stāstīšu tālāk, kas tie tādi ir. Tātad ir atpūtas ceļojumi, jeb getaways, kur ir konkrētas vietas, kuras ir konkrētās vietās, un kur tu arī vari izmantot šos savus punktus. Tātad, piemēram, Kanārijas salas, Spānija, 8 dienas, 7 naktis, studija tipa numurs, visas cenas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem. Tad mazumtirdzniecības cena ir $899, Travorījuma cena pēc punktu izmantošanas $7 plus ceļojuma nodoklis, kas katrā valstī atšķirās. Piemēram, Cabo San Lucas, Meksiko, 8 dienas, 7 naktis, vienguļiem istamas numurs, mazumtirdzniecības cena $1099, Travorījuma cenas $149. Vai arī Orlando, Florida, Amerika, 8 dienas, 7 naktis, 2 guļamistabu luksus numurs, mazumtirdzniecības cena $1149, Travorījuma cena $142 plus nodoklis. Ko es vēl gribēju pieminēt pie šī? Te ir rakstīts pēc punktu izmantošanas. Piemēram, ja tev tie punkti nav tik daudz, bet to arī viņus var noņemt nost, un tāpatās cena būs lētāka nekā mazumtirdzniecības cena. Tad pēdējā no šīm platformām, ko piedāvā Travorījums, ir Voltūrs, jeb pasaules tūres, kuras ir konkrētos datumos, kur kompānijai zvana no šīm konkrētajām vietām un saka, mēs zinām, jūs to turisma aģentūra, mēs gribam jums piedāvāt par tādu cenu. Cik jums vajag numuriņus? Un līdz ar to mēs arī varam dabūt brīnišķīgas vietas par brīnišķīgu cenu. Piemēram, Venēcija, Itālija, 5 dienas ar iekļautām brokastīm, plus ekskursiju stikla fabriku. Diviem pieaugušiem cilvēkiem standarta cena 1110, Travorījuma cena pēc punktu izmantošanas $360 plus šis ceļojuma nodoklis.
Dubaja, 5 zvaigžņu viesnīca 6 dienas ar iekļautām brokastīm 2 cilvēkiem pieaugušajiem. Mazumtirdzniecības cena $799, Travorijam cena pēc punkta izmantošanas $99. Bet, ja gribās, nu tā, lai par ko nav jādomā, tad Jamaika, Montego Bay, 5 zvaigžņu kurorts, 5 dienas, viss iekļauts, ne par ko nav jādomā, vienkārši baudi savu atvaļinājumu, piemēram, 2 cilvēkiem. Mazumtirdzniecības cena 1716, vai Travorijums piedāvā šo brīnišķīgo visu iekļauto kurortu par $612 plus nodokli. Šeit vēl daži piemēri: Lasvegasa par $19, kas man liekas vispār tāds, kā var būt tādā cenā, bet tiešām tā ir realitāte, un cilvēki tiešām to izmanto un brauc un kaifo, un Havajas Amerikā par 499, Ņujorkā ar iekļautām brokastīm, tāpat arī Havajās iekļauts brokastis $399. Man liekas tik forši, ka tu vari ietaupīt naudu uz to, kur citi varbūt pārmaksā, jo, kā mēs redzam, pēcdarbības cena $1056. Un tu viņus var dabūt vienkārši par $400. Man liekas, tas ir kaut kas īpašs. Tad kā tad pieregistrēties šajai kompānijai? Ceļojuma kompānija Travoriums strādā uz abonementu sistēmas. Tad, restīvi, lai tu varētu izbaudīt visu šīs ekstras, tu maksā Travoriumam šo membershipu, izvēloties, kas tev visvairāk patīk. Vai tas ir sudrabs, vai tas ir titāns, vai tas ir platīns. Vienīgā atšķirība starp šiem membershipiem, jeb šiem abonementiem, ir tas, ka sudrabā tu nekrāj turisma punktu balles. Tas nozīmē to, ka tu nepiekļūsti pie pasaules tūras un pie Getaweja, bet tev ir pieeja pie ceļojuma vietnes, un jā, tad tu vari dabūt ļoti līdzīgi, kas ir kā bookingā. Bet, jā, priekšā mēs saņem šos turismu punktus. Titānam atkal ir piekļuva gan šiem travel saitēm, ja ceļojuma vietnei, pasaules tūrēm, Getawayam, bet viņiem ir atlaists tikai līdz 50%, kas arī ir daudz, kas nav mazsvarīgi. Un šeit jau mēs sākam krāt šos turismu punktus mēnesī. Titānam tie ir 150, Platīnam 270. Tātad Platīnam ir gan ceļojuma vietne, gan pasaules tūre, gan Getaways, un atlaists līdz pat 80%. Tad kā tad iestāties? Tātad tavs vienreizējais maksājums bez līguma maksā šis zilais augšā. Paņemsim Platīnu, kas ir vispopulārākais un ko es arī iesaku jebkuram, ir tas, ka pirmkārt, kāpēc? Tāpēc, ka tu vari dabūt visu par vislabākajām cenām. Kā jau redzam, Platīnam $269,95 vienreizējais maksājums, un tu uzreiz ņem 270 turismu punktus mēnesī. Tas nozīmē to, ka tava naudiņa, ko tu esi iemaksājis reģistrācijā, viņa pārvēršas turismu punktos, ko tu pēc tam vari tērēt pasaules tūrēs un Getawayos. Pēc tam katru mēnesi tu maksā $135, un tev katru mēnesi nāk klāt šie 270 turisma punkti mēnesī. Tad šis te zilais maksājums, kas ir augšā, ir vienreizējs maksājums, bet pēc tam katru mēnesi ir šis te, vai tas ir 52,50, vai 75, vai $135. Bet naudiņa nekur nepazūd. Pastīsimies tad, kā tas izskatās. No tā, ja kāds gadījumā mēs arī gribam šim cilvēkam parādīt iespējas, man patīk, es arī gribu parādīt kādam citam. Un tu reģistrē identiski tādu pašu programmu, kāds esi tu. Vai nu tas ir sudrabs, vai nu tas ir titāns, vai nu tas ir platīns. Un tu saņem tikpat lielu atlīdzību no kompānijas, ka kompānija tev pasaka, paldies, ka tu kādam citam esi to pastāstījis, parādījis, un viņš arī izmanto šīs privilēģijas. Viņi pasaka tev paldies un tev samaksā. Vai nu tie būs $52,50, vai nu tie būs €75, vai nu tas būs $100, vai nu $135, atkarībā kāds ir tavs memberships. Tātad, ar ko tad mēs atšķiramies? Kāpēc Travoriums ir tik īpašs? Īpašs viņš ir ar to, ka viņš nāk pa taisno pie cilvēka, pa taisno pie tevis, parādot savu produktu. Tu atnāc šeit uz Zoom, mēs ar tevi runājam, Travoriums caur mums parāda tev šo iespēju.
Viņš neizmanto nekādu rādio, nekādu televīziju, nekādas baigākās reklāmas, lai tev pastāstītu par šo kompāniju. Jo viņam nav iegūta nauda tajā, lai reklamētos. Bet viņam ir cilvēki, tas partneri, kas esam mēs, kas tev uzaicināja uz šo zūmu, lai tu uzzinātu par šo brīnišķīgo iespēju. Tu izmanto šo brīnišķīgo iespēju, un kompānija mums par to pasaka paldies. Jo caur cilvēkiem, man liekas, ir lielāka uzticība nekā vienkārši reklāmai. Man tā vairāk šķiet. Tā kā, jā, tad, protams, pelnam naudu, parādot citiem šīs iespējas. Kā ietaupīt naudu, gan ceļojot, gan arī varbūt kādam tieši ir svarīgi šie pasīvie ienākumi. Tāpēc, kāpēc mēs iesakām kļūt par Travariumu partneri? Tas galvenais iemesls, kaut vai tev liekas, no es negribu veidot biznesa kompāniju, es gribu tikai ceļot. Forši, tu vari tikai ceļot, bet, ja tev, piemēram, kāds cilvēks ir, ka tu tak forši ceļo un ierekomē naudu un arī grib, un arī pierģistrējies, tev kompānija, diemžēl, nevar par to pateikt paldies un iemaksāt nekādu ne prēmiju, ne kaut kādu pasīvo ienākumu, tikai vienīgi tāpēc, ka tu neesi šis kompānijas partneris. Un tikai tāpēc mēs arī iesakām kļūt par šo Travariumu partneri, lai kompānija var tev legāli ieskaitīt naudiņu, pateikt paldies, ka tu esi padalījies arī ar kādu citu par šo kompāniju. Un kā tad kļūt par partneri, kā tad kļūt par neatkarīgu biznesa īpašnieku, ja būt pašam savu bosam? Tātad tev ir jāsmaksā vienreizējs katru gadu šāds maksājums. Šobrīd tas ir $99,95. Tad katru gadu to arī maksā, bet tas ir tik brīnišķīgi investīcija šajā biznesā, jo tu dabūni pilnīgi viss, kas tev ir vajadzīgs, lai sāktu startēt Travariumu biznesā. Pastāstīt cilvēkiem par to, cik te ir forši, tev arī to vajag, nāc pievienojies, nāc un baudi šīs kompānijas privilēģijas. Tev ir pieejama mājaslapai, kur tu vari visu parādīt. Tev ir back office, kur tu vari iet un parādīt visas cenas, vari parādīt, ko var salīdzināt, vai tiešām tas tā ir vai nē. Un tu vari atbildēt cilvēkiem uz jautājumu. Tu vari iegūt mārketinga video, dažādas video mācības, webinārus. Mums tajā būs lielās mācības Barcelonā, būs Amerikā, kur cilvēki sabrauc, viņi iedvesmojās, viņi parāda un izbauda dzīvi. Un plus vēl tas, ka tiešām mēs arī pastrādājam un iedvesmojam viens otru. Tāpat arī mēs esam viens otram kā komanda, kas palīdz viens otram augt, jo mēs kā esam interesēti, lai katram būtu labi, kas ir šajā kompānijā, lai vēl vairāk cilvēku uzzina par šo iespēju. Tev ir gatavs bizness, tev nav jāmeklē telpas, tev nav jāpērk nekādas baigākās investīcijas, kā kaut kāda inventāra vai kaut kas tāds, tev viss jau ir. Un plus vēl tev ir nodokļu priekšrocības. Piemēram, tu brauc uz pasākumu, uz mācībām, tu šo ceļojumu var izmaksāt ar savu partnerības naudu, ja norakstīta tā kā uz biznesa izdevumiem, nevis no savas kabatas. Tas, protams, ir nenormāli krūti. Paskatīsimies, kas ir šis kompānijas Travariumu kompensācijas plāns. Tad paskatīsimies no tā, piemēram, šeit ir tieši būs piemērs par platīnu membership, jo tā ir vislabākā, un man nenormāli viņa patīk. Tātad, jā, lai tu kļūtu par platīna direktoru, ir vajadzīgi tikai un vienīgi 3 personīgie partneri. Un tu jau saņem bezmaksas dalību. Tas nozīmē to, ka tev kompānija katru mēnesi tev samaksā $135. Tas ir tikpat, cik tu maksā par savu platīna membershipu katru mēnesi. Tas nozīmē, ka tu vairs nemaksā no savas kabatas nekādu naudiņu, bet kompānija tev samaksā par tavu padarīto darbu. Un tev tu vienkārši baudi dzīvi, un nav jāmaksā nekas vairāk, un tev kompānija par to samaksā, un tu ej tālāk, tu ej stāst citiem cilvēkiem par to, un tu kļūsi par vienstāru direktoru. Un tu jau katru dienu saņem $10 seripo tavā kontā, kad kompānija tev pasaka paldies. 2-star direktors $25, 3-star direktors $70, 4-star direktors $100 katru dienu. Vienkārši pasties, cik tās ir pasakainas cenas, un tā nav tikai pasaka. Tā ir realitāte, ko cilvēki tiešām pelna. Cilvēki ceļo ar šīm, viņi samaksā savas ikdienas vajadzības, viņi maksā par īrēm, par komunāliem, viņi ceļo, viņi bauda. Un
kuram gan nepatīk, ka tev maksā naudu, kur tev pasaka paldies. Jo diez vai, ka tu aizej uz veikalu, ka tu nopērc zobu pastu, kura tev patīk ieskot kaimiņienei, kaimiņiene arī nopērk, vai tev, piemēram, blender mēdz par to pasaka paldies un ieskaita tev pasīvos ienākumus, cik bieži viņi pērk to zopastu. Nu, diez vai, bet kā man kompānija Travoriums tev pasaka paldies. Un šeit ir brīnišķīgs piemērs par šiem kompensācijas plāniem no platīrektora līdz pat vēstniekam. Gada peļņa platīrektoram, kuram ir tikai 3 cilvēki, ja? Gadā mēs nopelnam $1620. Viena zvaigžņu direktors $4800. Labi, pastīsimies ne gadā, bet pastīsimies mēnesī. Piemēram, 2 zvaigžņu direktors. Pastīsimies sākumā vienu zvaigžņu direktors, tāpēc, ka es zinu, ka arī Andris pēc tam stāstīs par savu pieredzi, par savu to ceļojumu, kāpēc viņš ir Travorium, bet, jā, es zinu, ka viņa sieva ir uz direktoru 1 zvaigznes, un viņa tiešām saņem šajā mēnesī $300–400. Viņa nopelna katru dienu, ja ieripo $10 viņas kontā. Un tas ir kaut kas, ko tu vari redzēt, kad, hei, man kompānija pasaka paldies, un es varu aiziet savam bērnam nopirkt saldējumu. Es varu savam bērnam aizbraukt ar viņu ekskursijā. Es varu savam bērnam nopirkt jaunu formu. Es varu aizbraukt to, jo man pašai ir 4 bērni, un es zinu, ko nozīmē, ka tev ir izdevumi. Un tāpēc, kad ieraudzīju šo kompensācijas plānu, man liekas, tas ir tik brīnišķīgs plāns, kur tu vienkārši tev kompānija pasaka paldies, un pastīsimies. Šeit redz arī ir vēstnieks, un ir tāds vēstnieka dzīvesveids. Nu, kas viņš ir? Viņš ir gada atvaļinājums, globālie bonusu fondi, viena vēstnieka akcija, čeki, kur tu vari vienkārši tērēt, ko tu pats vēlies, dāvanas no Louis Vuitton, viņi brauc dažādās ekskursijās, kur viņiem ir speciāls īpašas apmācības. 3 zvaigžņu vēstnieks ņem nenormāli krūtus pulksteņus, tas redzējis tos pulksteņus arī bildēs, reāli dzīvē, nevis vienkārši prezentācijā. Un plus vēl tas, ka viņš ņem $140 katru dienu. Un tā ir tikai pateicība no kompānijas par to, ka tu esi kādam parādījis, kā izdevīgāk ceļot. Kur vēl tev par to pateikt? Paldies, hei, vai krūtā zobu pasta man patika? Un tev, piemēram, 100 cilvēku nopērk, bet neviens tev par to nemaksā. Šeit tev kompānija pasaka paldies, un man liekas, tas ir tik, man vienkārši, Tev jātu pastamies vēstnieks ar 1 zvaigzni, 2 zvaigznēm, 3, 4, 5 zvaigznēm. Mēs varam pastīties ienākumus, un, protams, ienākumiem nav griestu. Jo vairāk tu dalies, jo vairāk tu palīdz citiem cilvēkiem ieraudzīt šīs iespējas, jo vairāk kompānija tev par to maksā, jo vairāk kompānija tev pasaka par to paldies. Ka tu izveido šo komandu cilvēkiem, ka tu vienkārši palīdzi un parādi, ka spēj parādīt vēl vairāk cilvēkiem šīs iespējas, uzaicināt viņus šiem zūmiem, jo viņiem ir ļoti daudziem cilvēkiem ir bail runāt, piemēram, prezentācijās. Bet viņi uzaicina cilvēkus uz zūmiem, viņi atnāk, viņi vienkārši, hei, atnāc, tur pievienojies zūmā, būs prezentācija par to un to, kā izdevīgāk ceļot. Un viss. Un tev par to kompāniju pēc tam samaksā, šis cilvēks ir pieregistrējies. Un man šķiet, tas ir tik forši. Un tas arī parāda, ka 2024. gadā ir vairāk nekā 25,000 jaunu biedru. Un kas to lai zina, cik jau ir tagad? Jo īstenībā, cik daudz cilvēku ceļo, viņi izbauda, viņi bauda katru lietu, ko mēs varam paņemt. Un es esmu nenormāli pateicīga Dievam par to, ka viņš man parādīs šīs iespējas. Kā ceļot izdevīgi, kā ietaupīt naudu. Jo tiešām tas ir svarīgi jebkuram. Un tāpēc tavs lēmums šodien varbūt nest tādu gaismas staru tavai nākotnē. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku, gaišāku, pozitīvāku, tu būsi ar cilvēkiem, kas tevi iedvesmos, kas tevi pacels, kas tev pateiks, hei, tu esi malacis. Hei, arī kaut kas nesnāks, tu esi malacis, ejam uz priekšu, nekas, ejam tālāk. Sēsties ar to personu, kas tevi uzaicināja uz šo zūmu. Sazinies ar to cilvēku, kuram bija svarīgi, lai tu dziedi šo informāciju. Sazinies un jautā viņam, kā reģistrēties, vai man ir jautājumi pirms es reģistrējos. Es gribu paskatīties, es gribu pārliecināties. Tāpat es gribēšu arī parādīt kādam citam un kļūt par mūsu uzņēmumu partneri. Jo tu tiksi vadīts pa solītim, kā maziņš bērniņš aiz rociņas, un parādīs tev visas vajadzīgās prasmes, stratēģijas, lai parādītu, kā
parādīt šo brīnišķīgo iespēju, kas tev ir nepieciešams, lai tu sāktu veikt šos panākumus šajā kompānijā un ne tikai arī savā dzīvē.